Jau vairākus gadus esmu vienmēr meklējis to labāko monetāru risinājumu sev, kas atļaut gan spēlēt spēles, un, protams, kas man maksimāli labi atļaut un produktīvi strādāt. Šajā laikā esmu izteicis vairāk kā kāds 30 monitors, un šis varētu būt tieši tas, ko es meklēju. Kad man tika piegādāts šis monitors pirms vairāk kā 3 nedēļām, es noteikti varu pateikt, ka Ziemassvētki bija atnākuši ātrāk, lai arī vēl bija tikai oktobris. Pirmās emocijas atpakojot bija wow, un tas bija pat neskatoties to, ka es 3 mēnešus esmu lietojis Samsung Arc monitoru. Nu ko, pietiks priekšvārdi, sāksim šo apskatu. Un kā jau vienmēr, sāksim ar dizainu. Un tas Samsungam jau kādu laiku lielākajai daļai viņa gaming sērijas monitoru ir viens no labākajiem pasaulē. Un nē, es to nesaku tāpēc, ka šobrīd apskatu Samsung monitoru. Paskatieties paši uz šo skaistuli. Balts, futuristisks, ar LED gaismas riņķi aizmugurē un LED akcentiem priekšā. Šis noteikti ir monitors, kur negribas pagriezt pret sienu, lai citi neredz aizmuguru, bet gan sēdēt istabas vidū, lai visi redz viņu no visām pusēm. Izmērs 57 collas. Man noteikti sākumā tas sabiedē. Šī monitora gabarīti ir 1327,5 mm platumā, 601 mm augstumā un 499,6 mm dziļumā, ar kopējo svaru 19 kg. Bet man laikam veicas, jo gan ofisā, gan mājās uz maniem galdiem ir vairāk nekā vajag vietas, lai šis skaistulis nekam netraucētu. Plus, testējot viņu abās vietās, sapratu, ka, lai arī sākumā šķita izmērs par lielu, tad saliekot kopā man mājas setup monitoru kopējos izmērs, tas arī sasniedz 50 collas. Sapratu, ka tas ir tas pats, bet pat aizņem mazāk vietas nekā mans dual monitoru setups. Plus, nav nekādas pārējas, nav divas kājas vai citas standarta problēmas, kas rodas ar diviem monitoriem. Man gribas teikt, ka man ļoti patīk jaunās Samsung kājas, kas ir vairāk tāds kā platformas, nevis šis Y-veida risinājums. Bet ņemot vērā, ka šis monitors ir ar 1000R ieliekumu, viņš pareizi būtu jālieto sežot 1 metru no viņa. Tātad šai kājai tev nevajadzētu traucēt. Tāpatās gribu uzsvērt, ka tieši 1000R ieliekums, runājot, ka ir vistuvāk acis izliekumam un paredzēs vislabāko apskats leņķi. Parunāsim mazliet par pašu monitoru specifikāciju. 32:9 attiecība, kas ir vienlīdzīga diviem standarta monitoriem novietotiem blakus. 7680 x 2160 izšķirtspēja. Un pats galvenais mūsdienās ar 240 Hz un 1 milisekundu atjaunošanās ātrumu. Iebūvēts AMD Premium Pro FreeSync līdz 1 miljardu krāsu, 1000 nītu maksimālais spilgtums un, protams, HDR10 plus gaming. Šie dati arī ir tas iemesls, kāpēc esmu tik priecīgs un kāpēc beidzot redzu veidu, kā uz vienu monitoru apvienot gamingu un darbu. Pats paneļa tips ir VA, kurš ir diezgan ierasts gaming pasaulē. Es gan uzreiz gribu piebilst, es tieši šo izmēru neizmantoju ikdienā fullscreen gamingam. Ja nu tā nav kāda sporta spēle vai varbūt tās gonka, jo vēl aizvien man vislabāk patīk uzlikt borderless game modu spēlēs, novietot viņu pa vidu, apkārt saukt visu savu vajadzīgo tur Discordu, Slacku, Spotify un viss, kas man ir vajadzīgs streamošanai. Tāpat noteikti jāuzteic tas pats picture-in-picture modu, kādēļ ir iespējas savienot, piemēram, divus datorus, var iespraust divus vadus vienā datorā. Ja, piemēram, darbam izmantot laptopu un gamingam PC, vai arī, ja esi dual PC streamers. Var pārslēgties starp vairākiem veidiem, kas atļauj gan splitot ekrāns, gan arī izmantot konkrētajam datoram visu ekrānu. Un vajadzības gadījumā ātri pārslēgties starp šīm izvēlēm. Zem monitora setting poga ir viegli atrodama, un pēc pārslietošanas reizēm ir jau pierasts. Tas ir tas pats Samsung vecais risinājums, kurš ir vienkāršs un intuitīvs. Pašā monitorā pieejamās izējas. HDMI 2.2 120 Hz, 2 parastie HDMI porti, DisplayPort 2.1, 2 reizi USB 3 izējas un 2 reizi USB-B priekšdatoru. Kopvērtējumā teiktu, ja varat atļauties šo monitoru, jo viņa cena ir ap 2500 eiro, tad es noteikti teiktu, ka viņš ir tā vērts un izpild daudzas man sen gaidītās prasības uz maksimumu.
Tāpat noteikti jāatgādina, ka, lai uz maksimumu lietot šo monitoru, tam datoram jābūt diezgan labi nopakotam. Un obligāti pievērsiet uzmanību, vai videokartē ir 2.1 DisplayPort atbalsts, jo bez viņas jūs būsiet iestrēguši uz 120 Hz. Nevelti šis ir AMD FreeSync, jo šobrīd 2023. gada nogalē DisplayPort 2.1 ir tikai AMD kartē. Beidzot, šo apskatu, ko es darīšu? Iešu rakstīt vēstules Salvecītim, jo es zinu, ko es gribu šajos Ziemassvētkos. Un nē, tas nav tikai šis jaunais monitors. Man arī vajadzēs jaunu videokartu. Paldies, ka skatījies šo apskatu. Paldies Samsung Latvija par šo monitoru. Neaizmirst piesakot man un Samsung, lai būtu lietas kursā par visiem jaunumiem. Liels paldies vēlreiz, kad skatījies, uzspied laiku, nobunē un tiekamies jau nākamajos video.